Sveiki! Jums patīk Kahoots? Tad jums un jūsu skolēniem noteikti patiks arī Plokit. Vai kaut kas jauns? Mazliet citādāks. Pirmā brīdī liekas ļoti bērnišķīgs, bet tā nemaz nav. Kā vienmēr, ērti ielogoties izmantojot savus Gmail kontu. Man ir izveidotas 2 spēles, kā es saku, plašu profilu no 8. līdz 12. bet var veidot arī citas. Kādi ir noteikumi? Paskatāmies. Tātad mēs varam neierobežot skaitu spēļu bezmaksas versijā, varam tās pilnveidot, pārveidot, vienīgais 60 spēlētāji vienlaicīgi. Tas varbūt kādam lielam pasākumam nederēs. Kā tad izveidot? Tie, kas ir veidojuši Kahoot, teiks, jā, tieši tāpat. Parādīšu jau esošajā. Izveidot jaunu, pievienot attēlu, ierakstīt jautājumu, atbildes, atzīmēt pareizo, atstāsim 3. Saglabājam, sākam spēlēt. Nospiežam zilo pociņu, parādās vairākas iespējas. Nezinu, vai viss ir iespējams bezmaksas versijā, bet es ar saviem skolēniem spēlēju šo. Krājam zelta naudiņas. Jautājums vajadzētu sastādīt vairāk nekā 30, un laiku iesaku izvēlēties mazāku, apmēram 5 minūtes. Lai jautājumi neatkārtotos, pie tam jautājumi tiek piedāvāti skolēniem atšķirīgā secībā. Sākam. Trūkums ir tas, ka kvadrātkods, kas parādās augšējā stūrī, nav palielināms. Ja esat spēlējuši pēdējā laikā Kahoot, tur to var palielināt, tātad vai nu skolēni fotografē ar kamerām, vai ieraksta meklētājā šo garo kodu. Tur prasa nickname, un parādās kāds no zvēriņiem. Ja skolēnam nepatīk šis zvēriņš, viņš var mainīt no sava telefona. Savukārt, ja jums nepatīk skolēna izvēlētais nicknames vai nepiedienīgs vārds, jūs viņu varat izmest no spēles. Sākam spēlēt. Atskan tāda neparasta mūzika, gan tajā brīdī, kamēr skolēni pieslēdzās, bet, kad sāks spēlēt, tā būs ļoti relaksējoša, ļoti mierīga, neatbilstoša tai spriedzē, kas parādās filmas laikā. Kāpēc filma? Tiešām no malas vērojot, man bieži vien liekas, ka es sēžu kaut kur citur, jo viss notiek skolēnu telefonos. Un ja viņi atbild pareizi, kā piemēram šobrīd es telefonā atbildēju pareizi, tad parādās 3 lādītes. Izvēlēties lādīti ir vai nu naudiņa klāt, vai naudiņa pazūd, vai to var arī samainīt un iegūt no kāda spēlētāja. Un tas ir tas interesantākais, kā spriedzē pieaug pēdējās minūtēs. Šobrīd es to nevaru parādīt, jo esmu tikai viens spēlētājs, bet skolēniem tas ir tāds azarts, ka man pat beigās šķiet, ka neviens nelasa jautājumu, bet mēģina ātrāk atbildēt. Bet kāpēc ne? Kāpēc mēs to nevarētu tā pavasarī mazliet vieglāk padomāt? Bet ir arī skolēni, kas godīgi centīsies atbildēt,
jo tikai tad, kad būs pareizi, tad būs šīs 3 lādītes, un likmes dubultojās pēdējo sekundžu laikā. Lai neparasts piedzīvojums jūsu stundās.